lai ceļ rokas un lai tā runāt, ar veidā raisīsim dialogu. Labi, paldies, pārējām pie jums. Kura no jums runās? Droši. Nav nepareiz atbildi, bet tikai versijas. Marta, jā? Labi. Mūsuprāt, lielākā problēma bija tas, ka pasniedzēja pašam nebija saprotams mērķis, kāpēc viņš prasa to, ko viņš prasa. Mēs domājam, ka, ja būtu tie mērķi katram jautājumam, tad arī viss tā saruna nebūtu tik haotiska un daudz tāds problēmas. Labi, un ko jūs iesakat Uldim tagad mainīt? Pirms nākamās nodarbības izdomāt, ka katrs jautājums sagatavoties dažādām atbildēm. Labi, paldies. Iesim tālāk. Kura no jums? Nu, labi, es tu izteikšos. Kaut kas ļoti līdzīgs, ka vadītājs tiešām gribēja dzirdēt tikai savu atbildi, kaut ko konkrētu, bet nepieņēma nevienu kā citu. Un, lai to mainītu, varbūt no sākuma ļaut izteikties bērnam un viņu virzīt, lai papildinātu, lai mēģinātu atsaukt atmiņā, ko vēl varēja redzēt, lai pajautāt uzvedinoši, lai beigās secinājumus nevis skolotājs dod, nu tie galvenie, bet tie paši bērni, kas bija tās 3 lietas, kas ir tās galvenās, nu kur tur metināja vai vairs neatceros, kas bija video, bet, nu, lai paši bērni tiek pie viena konkrēta sava secinājuma, nu, ar skolotāju uzvedinošu, nu, viņam konkrētais mērķis, viņš grib, lai bērni atcerās tur tās 3 veidus, kā var metināt, piemēram. Nu, ar jautājumiem. Viņš uzdod jautājumus, bērns atbild, nu, tādā veidā. Labi, un kas Uldim būtu tagad jādara, kas Uldim jāmaina? Nu, tā arī paliek sagatavot jautājumus, un tad, protams, jāpārzina savs temats, un tad, kad bērns atbild, ja viņš atbild pareizi, bet ne īsti, tad mēģināt uzvedinošus jautājumus dot, lai viņš kaut kā, vai arī tā kā palīdzēt ar tiem jautājumiem. Labi. Vēl kāda versija? Iesim tālāk. Zanes un Agnese. Agnese jau ir 2 Zanes, labi. Viņas man apbižājā. Tas, ka pasniedzējs atrada vienu gudrīti, un ar to arī tad viņš runāja, un pārējie varēja savā notapā darīt, ko grib. Un ko jūs ieteiktu viņam tagad darīt? Nu, pievērsties arī tiem, kas saka nepareizos atbildes. Un kā viņš to varētu darīt? Nu, vienkārši uzklausīt arī citus tā kā. Un kā to var darīt? Nevis tā kā runāt tikai ar vienu, bet pievērsties pārējiem. Kā to praktiski var izdarīt? Gan jau, ka vienu jautājumu vienam, otru jautājumu citam, nevis visu laiku vienam. Nu, varētu tā būt. Labi, paldies. Paldies. Sandra. Es izteikties, ja? Mēs novienojāmies, ka mums nepatika, ka pasniedzējs nepaskaidroja īsti lietas un nedeva iespēju jautāt, viņš tikai parādīja filmu un tad uzdeva jautājumus un tas arī bija viss. Nebija principā no viņa nekāda atdeve. Ko jūs viņam tagad piedāvāt? Nāk uz šitām nodarbībām un uzlabot savas prasmes. Es biju bišķi brutālāk. Viņš tagad mēģinās otrais tomēr konkrētāk, ko jūs viņam ieteikt? Es ieteicu mainīt Uldu vienkārši. Ekskluzīva iespēja, jebkuram no jums būtu Uldu vietā mēģināt vadīt otrais. Ulds tikai, es domāju, labprāt. Es domāju, ka līdz šobrīd vienkārši ieteikt ņemt vērā visu iepriekšējo, jo man liekas, ka būtu grūtāk izdomāt kaut ko jaunu. Nu, tur viss iepriekšēji pateikts. Svaidīt, slavēt, runāt no sirds. Labi, ejam. Tad pagaidām paldies, ejam tālāk. Pauls, teiks kaut ko? Pirmkārt, man liekas, vajadzēja pateikt skolēniem, ko šajā filmiņā jāsaskata, par ko mēs runāsim šajā nodarbībā, lai aktīvāk viņus iesaistītu un lai veidotos skolēniem savas domas. Un pēc tam, kad dialogu vietā sākās pratināšana, ja, tad sevišķi krīt uz nerviem tas, ka viņš centās izspiest tieši tās atbildes, kuras viņš pats bija saskatījis tajā filmiņā, kuras nebija tās būtiskākās īstenībā. Vajadzēja ļaut skolēniem mazliet brīvāk izteikties un ļaut vispārināt to lietu, veidojot skolēnos dziļāku izpratni tādā veidā.
piemēram, ļaujot pajautāt, vai tad alumīnijas nav metāls, piemēram, kā bija filmiņā. Nes kāpēc. Labi. Vai Dmitrijs bija kaut ko vēl Mēs apvienojam, varbūt mans nelielas komentārs, ka jebkurai nodarbībai sākumā tā vajag iet un pēc tam iziet. Un šeit nebija no pirmā ne otrā. Tad, ko jūs tagad Uldim teiktu, kas viņam ir jādara? Šis jūsu komentārs jau bija ceļā uz to, tad ko jūs tagad sagaidītu, ko lai Ulds izdara pirms nākošās reizes? Plānot nodarbību. Nu, tātad kā ar to ieiešanu un iziešanu? Kas bija tas, kas tur pietrūka? Kā to vēl varētu savādāk pateikt? Pirmajā posmā motivācijā, otrajā posmā vispārinājums. Nu, labi, varētu arī tā teikt. Labi. Vēl mums ir palicis Jānis un Šmits. Jūs man Jānis Šmits. Jānis Šmits mums ir palicis. Nē, es ļoti kaut tam, ko Pauls teica, varbūt tos pietiekami specifisko informāciju vajadzētu jau kaut kādā plašākā kontekstā vai aizstāvot. Un jau vairāk ilustrē to, ka gāzes vidē tas palīdz, tur sliktāks, labāks. Mēs pielāgojam atmosfēru mums vajadzīgām, bet tur trīs actual piemēri. Bet ko konkrēti Ulds var darīt? Palīdziet viņam. Saprotu, smaidīt. Jo pēc tā, ko jūs... Bez labības ļaut izteikties, to es saprotu. Jautājumu ar jēgu arī es saprotu. Iesaistīt visus procesā. Super. Varbūt nelietot filmu? Tad neko... Pašiem metināt. Pašam metināt, jā. Sesto stāvu metinām operātus. Jā, teicu. Vēl? Ko vēl vajadzētu Uldim darīt tagad, lai nākošā reizē? Vēl liekas, tā konkrēti atbildīt. Es saprotu, variants ļoti smags. Bet... Nē, man ir pareizi tos, kur izskanēja. Tagad būs filmiņi centieties, kur saskatīt šādu pateikt, ko no tās filmas vajadzētu izvilkt ārā un pēc tam paskatīties, kas ir tas, kas aizķēries. Konkrēti saplāni. Nu ko, varbūt mēģinām? Varbūt mēģinām. Tagad, vai kāds vēl grib kaut ko piebilst pie šīm lietām, kuras te jau ir? Jā, vislabāk, protams, būtu piedāvāt katram kaut ko pamēģināt samitināt. Vai uzkarstēt? Jautājums, bet vai tas vienmēr būs vajadzīgs? Vai tur nav pa daudz ozonu? Jautājums ir, vai tas vienmēr būs vajadzīgs? Skatoties, ko viņš māca. Tā. Jā, varbūt vēl tās papildinājums varētu būt, ka šajā procesā nebija pārbaudītas skolu zināšanas vispār. Un tas nozīmē, ka, ja mums ir kaut kas adresēts, tad vajag saprast ar feedbacku, lai kaut kas ir saprasts. Un pēkšņi tas noved pie tādām divinām situācijām, kad cilvēks iemācās faktu, bet kad tu prasa ar citiem vārdiem, tad viņš nesaprota, ko nozīmē šis fakts. Tad skolotājs nesaprot. Nē, skolotājs. Nu, piemēram, atbildē, ka Respektīvi atgriezeniskā saite, vai tu atpakaļ, kas tad ir no šī te visa apgūts. Notiek starp mūsu divas vidas robežas. Tu prasa viņu, kas ir viena vide. Ūdens ir vide. Pēc kopakšā šitais soļiem, viņš ir sens. Viņš ir baigs. Nē, viņš man neklās. Labi, pamēģini. Tā, mēģināsim tagad savilkt kopā par visu, ko mēs runājam, kas ir tie būtiskākie akcenti, kas mums ir jāņem vērā, veidojot sarunu. Un tātad šeit jau vairākas reizes izskanēja tā doma, ka vispirms mums vajag saprast, tad pagājušā reizē mēs par šo te kadru runājām, ko es vispār gribu panākt. Ja citiem vārdiem sakot, kas ir šis sasniedzamais rezultāts, jeb mērķis, ko vispār kādam ar šo manu darbību ir jāiemācās. Tātad, jebkurā gadījumā, jebkuru nodarbību vadot, vienalga, vai tā ir lekcija, vai tā ir saruna, vai tas ir grupu darbs vai laboratorijas darbs, pirmā lieta, man ir jābūt skaidrai atbildēji uz jautājumu, ko es gribu panākt.
Un ideālā variantā es to uzrakstu skaidri, saprotamā veidā. Un tātad nevis, ko es darīšu, bet ko no manis dalībnieki iemācīsies. Tā ir pirmā lieta. Nākošā lieta, tad, kad es būšu galā, kā es zināšu, ka viņi tagad to zina? Un kā viņi paši zinās, ka viņi šo lietu ir sapratuši. Ja, tātad tā ir tā ABC atgriezeniskā saite, bez kuras mēs nevaram iztikt vienalga, kādu nodarbību mēs būvējam. Un tad ir tie nākošie, tad, kad mums ir skaidrs, ko es gribu panākt, un kā es zināšu, ka rezultāts ir, tad es plānoju to ceļu. Bet kā es to darīšu? Šodien mēs vēlreiz akcentēsim tātad to pašu procesu. Kā tad notiek šī saruna? Tātad, ja mēs gribam sākt sarunu, kā vajadzēja šajā gadījumā Uldim, kā viņš tagad nākošajā reizē, kādam būtu jābūt uzdevumam, ko Uldis iedod tajā nodarbībā, kurā mēs visi piedalījāmies. Tātad, ja viņš ir izvēlējies šo ceļu iet tādā veidā, ka mēs skatāmies filmu, un ka filma mums ir tagad tas motivācijas veicinātājs, jeb tas instruments, ar kuru mēs tagad kaut ko mācamies, kā vajadzēja iedot šo uzdevumu? Kā jums liekas? Un kā, ko mēs mācāmies? Un tad jau motivācija, kā mēs mācāmies. Nebija jau skaidrs, kas jāskatās, es vispār nesaprotu. Iepriekš varbūt kaut kāds punkts vienkārši, ko varbūt skolotājs vēlās, lai mēs saskatām tur. Kāda ir tēma? Teiksim, bija tas jautājums par tām Oskaru mašīnām. Jā, ja grib zināt, lai pasakat, lai skaļi cilvēki. Tā. Jā, tad tāds jautājums, ko viņš rāda? Viņš rāda to, ka tiešām tas, kurš vada nodarbību, nesaprot, ko viņš īstenībā te priekšā dara. Ja? Tad tas, kas šeit pirmā lieta pilnīgi noteikti būtu jādara, kāds uzdevums ir vērojot filmu. Nākošais, cik laika tam vajadzēs. Pēc tam, tad, kad mēs esam noskatījušies, ir jābūt kaut kādam mirklim, kurā man ir laiks padomāt par to, ko tad es tur īsti redzēju. Ja neiedod šo laiku padomāt, kas notiek? Jums ir 20 cilvēku auditorijā, 30, 40 vai 50. Ja jūs neiedodat laiku cilvēkam padomāt, bet uzreiz sākat sarunu. Viņam informācija vēl nav tā kā noglabājusies. Mēs esam ļoti dažādi. Mēs domājam ļoti dažādos ātrumos, mums ir ļoti dažāda pieredze, kas mums katram ir individuālā iekšējā. Ja mums vispār netiek iedots laiks katram individuāli padomāt un metās uzreiz, teiksim, virsū vienam šmitam, kas notiek ar pārējiem? Tieši tā skaļi vajag teikt, droši. Atslēdz. Vistipiskākajā gadījumā saprot, ka briesmas ir garām, man nekas nedraud, man neko neprasīs, ir atrasts viens censons, ar ko es tagad sarunājos. Viņš bija laimīgs, viņš taču nebija nelaimīgs, vai ne? Viņš dabūja atbildes uz visu, ko viņš gribēja. Pārējie mierīgi atslēdzās un vispār par to, kas tur notiek, aizmirst. Līdz nākošajai reizei, kamēr kāds viņiem kaut ko liks darīt. Šis ir viens no visbīstamākajiem un visbiežāk sastopamajiem klupšanas akmeņiem. Jo mēs visi esam tikai cilvēki. Ja mums neviens tā teikt bišku tā kā nepiespiež kaut ko darīt, ko mēs izvēlamies nedarīt. Bet tas nozīmē, ka skolotājiem ir jātur skolēm pastāvīgās bailēs. Nav runa par bailēm, runa ir par to, kā es iesaistu procesā. Es iesaistu procesā, dodot uzdevumu. Uzdevuma došana ir mans pasniedzēja vai skolotāja galvenais instruments. Un ir vienalga, vai man ir 10, 20, 70 vai 100, kas ar mani šajā gadījumā strādā. Jautājums ir par to, kāds ir dots uzdevums cilvēkiem, kuri atrodas nodarbībā. Vai viņu uzdevums ir tā kā šeit, kaut ko paskatieties, vai kaut ko paklausieties, vai uzdevums ir kaut ko konkrēti darīt ar to, kas tiek iedots. Vai ir jautājumi un komentāri par šito lietu? Par to, kā mēs dodam uzdevumu?
Uldi, vai tu gribētu tagad kaut ko par šo lietu, par uzdevumu teikt? Pirmajā gadījumā jau, kā nāk tā mala, uzdevuma nebija. Patiesībā sakot, bija uzdevums, paskatīsimies filmu. Jā, es jūs ļoti rosinātu izvairīties no šāda veida uzdevumiem. Paskatīsimies filmu un mēģināsim kaut ko saskatīt. Tā arī notika. Un atcerieties vienu lietu. Ko jūs paprasīsiet auditorijai, to jūs arī dabūsiet. Un ja jums auditorijā ir sajūta, ka neviens te neko nedara un neviens neko nezin, tad jautājiet sev, ko jūs nepareizi izdarījāt. Auditorija nav vainīga pie tā, ja jūs iedodat šādu uzdevumu. Ar šādu uzdevumu neko iemācīties nevajag. Kā ir ar jautājumiem? Īstenībā šajā gadījumā varētu teikt, ka nedaudz vainīgs arī Jānis Šmits, jo ja viņš nebūtu, tad būtu iesaistīti vairāk cilvēki. Atkaļ apceļ gudrīšu. Šmits neaiztieciet. Man bija ļoti skaidrs, ka es vienu spīdzināšu. Tad jau iepriekš. Kāpēc tā notiek? Jūs, teiksim, paši piedalījušies to šiem nodarbībās, kur ar jums kāds mēģina sarunāties un tas pārvēršas pratināšanu. Ja? Kā ļoti precīzi šeit pateic. Kāpēc tā notiek? Sajūt, ka visu baigi iemācīt. Uzdod, ir tā, kā ja viens zina, jā, es labs skolotājs, tās man viens zina, es mācīju, zinu, davai. Negribās citiem prasīt, ja viņi nezinu. Pirmais ir tas tīri emocionāli. Es stāvu priekšā, padomājam, tinam atpakaļ filmu, es stāvu priekšā, es uzdevu jautājumu, es taču dabūju atbildi. Viņš taču man pateica to, ko es gribēju dzirdēt. Ulds jau uzsver vēl šo niansi, ja? Es esmu apmierināts, jo es esmu dabūjis atbildi uz to, ko es gribēju. Es esmu laimīgs, man neko vairāk nevajag, man neinteresē, ko demonstrētāji. Un es eju tālāk. Un Šmits ir laimīgs. Mēs esam divi laimīgi cilvēki auditorijā. Un es jūtu, ka nākošais jautājums arī būs tāds, ko viņš varēs atbildēt. Jā, un tādā veidā mēs turpināsim iet uz priekšu arī pārējās nodarbībās. Ja? Man ir komentārs, man kaut kā vairāk gadījies laikam sastapties ar gadījumu, ka, ja atbild uz skolotāju jautājumu, tad viņš pārlic pie nākamā, un ja tas nezina, tad tieši to pratina ilgi, kamēr viņš mums kaut ko izvelk ārā. Tagad tādā nozīmē, ka tagad tā kā es, piemēram, jautātu Svetai, Sveta nezinātu, es mestos uz Paulu un sāktu tagad tirpināt Paulu tādā veidā. Nē. Jautāt joprojām Svetai, kamēr ir skaidrs, ka vismaz kaut kas ir saprotams un tur tā ilgāk. Respektīvi, es tā kā viņu tā kā tirpinātu tikmēr, kamēr no viņas kaut ko izdabūtu. Apmēram. Ko pārējie par to laiku? Arī neko, bet tas atšķirās no situācijas ar Šmitu? Bet tas pats. Šmits bija godās. To neviens ir cietējis. Šajā gadījumā Šmits bija laimīgs, bet tad Sveta būtu cietēja. Tā? Nē. Tad kā? Šajā gadījumā pasniedzējs un skolēns bija laimīgi, jo viņi bija precīgi zināja visu. Otrajā gadījumā pasniedzējs būtu laimīgs, ja viņš vismaz kaut kādu vienu atbildi dabūtu ārā no skolēna, kas it kā, nezinu. Jā, bet psiholoģiski būtu tieši tas pats, jo es būtu laimīgs, teiksim, vai Ulds būtu laimīgs, ja viņš tagad Svetai būtu kaut kādu vienu lietu iemācījis. Vienalga būtu tieši tas pats gadījums, ka es strādāju nevis ar visu grupu, man ir sajūta it kā, ka, ja man viens ir atbildējis, ka taču visi taču it kā zina. Es it kā sevi mānu priekšā stāvu. Es it kā uzķeros uz to, ka tas viens man kaut kādā veidā ir norēģējis, ja? Varbūt vēl ir kāda pieredze vai kādi komentāri par šo situāciju. Ļoti, starp citu, vērojot nodarbības, ļoti tipiska situācija. Varbūt, ka tā otrā situācija mēs drusciņi no pārējās auditorijas atšķirās ar to, ka pirmajā gadījumā, ja es kā pasniedzējs dabūju gudrīti un ar viņu runāju, tad pārējie mierīgi var atslābt. Jo skaidrs, ka saruna ar gudrīti būs, tādā gadījumā, ja Sveta nezina, tad pastāv risks, ka pasniedzējs vēl var pārvesties uz daļiem kuru citu. Tā, manuprāt, ir tā atšķirība šajā. Jā, tā ir. Un noķert nākošo. Jā, noķert nākošo upu un pratināšanu turpinās. Kā var izvairīties no tā, lai nav pratināšana, bet ir saruna? Kas ir jādara? 2 jautājumi minimums. Cilvēku 2 jautājumi. Vai arī uzdot jautājumu klasēm, tad kurš grib Šmits gribētu atbildēt.
Es gribētu atbildēt. Kas notiek tādā gadījumā, ja es tātad uzdodu jautājumu un saku, Inga, ko tu redzēji tur tajā filmā par stikla ražošanu? Vai ja es jautāju, kā jums liekas, kas notika filmā par stikla ražošanu? Tur tādā un tādā procesā. Ar ko atšķirs šie abi jautājumi? Tad, kad pasaka Inga, es neesmu Inga, visi es nepaldies. Tieši tā, ļoti precīzi. Tātad, ja mēs veidojam sarunu, tad mēs vispirms uzdodam jautājumu, un tikai tad mēs vēršamies pie konkrētiem cilvēkiem. Ja mēs izdarām otrādi, tad atkal ir tieši tas pats modelis, kas bija gadījumā ar Šmītu. Kā ar pašiem jautājumiem? Uldi, kas tev kabatās? Man ir vienā kabatā kaut kas viens, un otrā kabatā kaut kas otrs. Jūs gribat uzzināt, kas ir Uldim kabatās? Tagad jā. Es reiz pateikšu, ka Uls tas nav. Tātad. Gāze. Bingo, jā. Bet nu tas nebūs. Uls pats pieņems lēmumu, par kuru kabatu ir runa. Pirmajā gadījumā drīkstēs uzdot tikai jautājums, kas sakās ar vai. Lai noskaidrotu, kas ir Uldim kabatā, par kuru kabatu mēs runāsim. Šito. Kreiso apakšējo. Par kreiso apakšējo kabatu, lai mēs noskaidrotu, kas ir Ulda kreisajā apakšējā kabatā, drīkst uzdot tikai jautājums, kas sākās ar vai. Lūdzu, jebkuram ir iespēja. Tas pēc nav ierobežos, jā? Mēģinām par visiem kopā. Mēģinām par visiem kopā, uzdodot jautājumus, kas sākas ar vai, noskaidrot, kas ir Uldim kreisajā kabatā. Vai tas kādreiz bija dzīvs? Nevētu. Vai tas kādreiz bija dzīvs? Nē. Vai tas ir kaut kas metālisks? Vai tas rāds vāgas? Jā. Atkal Šmīts. Šmīts šodien vairāk neprasīs. Vajag aizdomīt, ka viņš zina, kas skolotāju kabatā. Viņš varbūt dzirdējis skaņu. Viltīgi. Labi. Otrā kabatā arī Uldim kaut kas ir. Un tagad drīkst uzdot jebkādus jautājumus. Šitajā labajā. Kas tev kabatā? Neteikšu. Tagad jebkādus. Tagad drīkst uzdot jebkādus jautājumus. Kādā krāsā? Dažādās krāsās. Ko tu parasti ar to dari? Vai kur? Vai uz kā? Vai lūdzu noprecizēju jautājumu, ja es tā uz visiem uzreiz nespēšu. Uzreiz nespēšu. Kam tas ir domāts cilvēkiem? Ko ar to dara cilvēks? Var darīt visu, ko. Tu gribētu kapeikus. Nav tās kapeikus. Es vēlēju atslāgu. Neko santīmu. Tas nav kapeikas. Kapeiks un santīmi. Cik tas maksā? Nē, telefons ir citā kabatā, bet mēs runājam par šo kabatu. Cik tas maksā? Es tiešām nezinu, bet diezko dārgi nav. Vai tas pa valsts līdzekļiem pirkt? Nē, pa personiskajiem. To varētu? Var. Tā ir košana? Nē. Nu, cik naudas vērtība robežas, cik aptuveni? Jautājums ir par apjomu. Un tad varētu runāt arī par to, kas tur ir. Par to apjomu, kas tur ir? Jā. Nemazākās sajēgas. Patiesi nemazākā. Vai tas ir caurums? Nē, caurums tajā kabatā noteikti nav. Ja tas ir ražots no metāla? Nav tas ražots no metāla. Plasmasas? Ēdams. Ēdams. Garšīgs. Salts. Salts. Konfekts. Konfektes. Bet es tiešām nezinu, cik maksā 3 konfektes karamelē. Vai kurš uzmanēja konfektes? Kā tu padalīsies ar citiem nezinu? Labi. Tātad, ar ko bija šī spēle? Tātad, lai mēs veidotu sarunu, pirmais mūsu instruments bija uzdevums. Otrais mūsu instruments ir jautājums. Tātad, kas ir jautājumi, ko mēs uzdodam? Un ko mēs tagad šeit redzam, paskatoties uz šiem jautājumiem? Tātad, ja mums ir saruna, tad viens jautā, otrs atbild. Ja man jautājums sākas ar vai,
kā man veidojas saruna? Jā, nē. Jā, vai ne? Tātad, ja citiem vārdiem sakot, mēs izšķiram divu veidu jautājumus. Ir tā saucies slēgtie jautājumi un atvērtie jautājumi. Un, ja mēs gribam veidot sarunu un uzdodam slēgto jautājumu, respektīvi slēgtie jautājumi ir tie, uz kuriem es atbildu ar jā vai nē, vai kur atbilde ir kaut kas ļoti konkrēts. Kādā krāsā? Nu, kādā krāsā? Zilā, zaļā, dzeltenā. Kur ir saruna? Ja? Cik tas maksā? 3 centimus. Kur ir saruna? Ja citiem vārdiem sakot, mūsu otrais instruments jautājums, tātad, gatavojoties sarunai, mums ir jābūt jautājumu sarakstam, kādi būs jautājumi, kurus mēs uzdodam. Slēgtie jautājumi derēs testam, slēgtie jautājumi sarunai nederēs. Tātad mums ir vajadzīgi atvērti jautājumi, uz kuriem var būt vairākas atbildes, lai mums ir pamats sarunai. Viens iesāk, nākošais turpina. Doma skaidra. Vēl viens aspekts. Mūs droši vien parasti, tātad šis ir ļoti praktisks aspekts, kā mēs dabūsim uz priekšu šo sarunu. Bet otra lieta ir, katram jautājumam vēl mums ir jāsaprot, cik tas jautājums ir dziļš. Jeb, kas notiek ar domāšanu? Es neiešu te teorijā tagad iekšā, bet es tikai gribu pateikt tādu vienu niansi. Izšķirt tās augtos reproduktīvos jautājumus, un produktīvos. Produktīvi ir jautājumi, kuri rosina analizēt, salīdzināt, sintezēt, vispārināt, izvērtēt un tam līdzīgi. Jebkas strādā uz augstākā līmeņa domāšanas prasmē. Tātad, ja mūs interesē šajā sarunā iet dziļumā, tad mēģinām veidot jautājumus, kas rosina cilvēku domāšanu. Jautājumi, kuri sākas ar cik, kas, kad, kur, pamatā ir faktoloģiski jautājumi un tie ir reproduktīvi. Atceros, aizmirst. Atkal, tātad šādi jautājumi, šie reproduktīvie jautājumi sarunā salīdzinoši tiem nevajadzētu būt lielākajai daļai, ja jūs gribat, lai tā saruna ir pēc būtības un iet dziļumā. Vai doma skaidra? Tātad otrs instruments – jautājums, sarunas gaitā. Tad, kad mēs šo sarunu veidojam, tātad, kas tad ir tie mūsu instrumenti starp vadītāju un dalībniekiem? Mēs jau drusītam pieskārāmies, bet mēģinām salikt tagad akcentus. Tad, kas mums ir jāņem vērā? Lai mēs izvairītos no visu tā, uz ko mēs te iekritām. Droši. Jā, tātad viens ir šī te attieksme, tātad mums ir svarīgi, ja mums ir saruna, mums ir svarīgi dabūt kontaktu. Tas ir pirmais, vienkāršākais veids. Kāpēc mums ir vārdzīmes šodien? Vārdzīmes. Ja varētu uzrunāt katru personu. Tieši tā. Ja mums ir auditorija, kuru mēs nepazīstam, bet mēs gribam ar šo auditoriju sarunāties, tad mums ir šīs vārdzīmes, lai mēs varam uzrunāt katru personīgi. Ja? Tas ir viens. Otrs, mēs varam paši sevi kontrolēt, ar cik cilvēkiem es nodarbības laikā sarunājos. Kā mēs redzējām pirmajā gadījumā, bija meitenīte un Šmits. Ja? Tātad, to es atkal apzināti, kā sarunas vadītājs, varu pats kontrolēt. Kā to var izdarīt?
pieraksta, kuriem runāju. Schēmu turēt priekšā, piemēram, kaut vai, ja pats redz to, ka ir problēma tajā, kad uzķerās uz šo vienu cilvēku, es uzzīmēju auditorijas schēmu, skatos pēc šīs schēmas un kaut vai lieku punkteņus, cik reizes es vienām un tā pašām cilvēkam kaut ko jautāju un cik ir cilvēki, ar kuriem es nesarunāju. Ja es redzu, ka tā ir mana problēma, ja es gribu to panākt. Ja? Un, protams, mēs varam arī, ja mēs runājam par sarunu, tad mums ir svarīgi nevis tikai veidot šo sarunu starp vadītāju un kādu no dalībniekiem, bet arī rosināt sarunu starp dalībniekiem, kas nozīmē, ka mēs varam jautājumu pāradresēt. Es varu pajautāt jautājumu, teiksim, pēc tam, kā domā Pauls, un pēc tam pajautāt, bet kā tu, Sveta, domā?